Mēs sākam diskusiju daļu. Diskusiju daļā mums pievienojās Tautas ataudzes politiķis, senāk Demogrāfisko lietu centra vadītājs, Tautas ataudzes stratēģijas projekta izstrādes vadītājs Imants Parādnieks. Kā arī pētniece, daudza publikācija par ģimenes un dzimstības jautājumiem autoru un biedrības asociācija ģimene valdes locekle Alīna Ozoliņa. Sveiki! Diskusiju daļā mēs pieturēsimies pie jau ierastās tradīcijas un tiešām mums ir diezgan daudz laika, stundu 30 aptuveni, kādas 45-50 minūtes mēs sarunāsimies savā starpā, vispirms dodot vārdu gan Parādnieku kungam, gan Ozoliņas kundzei, 5 minūtes izteikties par dzirdēto un dalīties ar savu viedokli, savu pārspriedumu, savu atbildu uz šo intriģējošo jautājumu un baiso jautājumu, kāpēc dzimst tik maz bērnu. Un otrs 45-40 minūtes no diskusijas sadaļas tad veltīsim atbildot uz jūsu šobrīd jau arī diezgan interesantajiem iesūtītajiem jautājumiem uz Slido aplikāciju, Slido mājaslapu. Diskusijas noteikumi tādi paši kā iepriekš, kā es minēju, 5 minūtes Parādniekungam, 5 minūtes Alīnai Ozoliņai, un tad 2 minūtes ejot cauri apaļā galda formātā katram, kas grib izteikties, ne vairāk par 2 minūtēm. Man ir bīstamais zvaniņš un laiks, lai disciplinētu runātājus, un varam arī sākt. Parādniekungs, lūdzu, jūsu redzējums. Es mazāk par redzējumu, vairāk tā kā replikas uz to, ko es dzirdēju, tad sākšu ar to, ko Hermaņa kungs teica par budžeta pārdalēm. Un tas, kas ir noticis visu to laiku arī, kamēr es strādāju pie valsts budžeta, vai kā saimnes deputāts vēl vienu brīdi kopā ar Elīnu, un arī vēlāk, un tas secinājums ir viens. Šai valdībai un šajā politiskā spēka vadībā ir izdevīgi, ka dzimst mazāk bērnu. Tas ir fakts, tāpēc, kad jātērē mazāk nauda un šos līdzekļus var skaisti pārvirzīt citām vajadzībām pēdiņās, es to liktu, lai parādītu, ka mēs taču kaut ko darām lietas labā, bet tas galvenais pamats, kā vārdā vispār pastāv mūsu valsts, tas paliek stipri otrajā plānā. Ja visi domātu tādās kategorijās, vai vismaz labklājības ministrs, kā Elīna savā referātā izklāstīja kaut tuvu tam, sapcīt viens no labākajiem referātiem, kādu es esmu dzirdējis pēdējā 10 gadē, pilnīgi nopietni, ar ļoti precīziem secinājumiem. Jūs domājat, ka šī brīža labklājības ministrs aizdomājās tādās kategorijās? Vispār pat ne tuvu. Viņam nav pat redzējumu par to, kādā veidā vajadzētu šīs lietas risināt. Tad no visa iepriekš teiktā var teikt, ka mums tāda aina tiek uzzīmēta drūma, bet būs vēl sliktāk. Tas arī pilnīgi skaidrs. Labāk nekas nebūs, ja nemainīsies šīs te pamatlietas, domāšana gan sabiedrībā, bet šo domāšanu var mainīt gan no šāda veida sanākšanām, bet tas ir jādara valstiskā līmenī, arī sabiedriskām medijām te ir ļoti būtiska loma. Vēl viens aspekts attiecībā uz pašu to, ko teica sākumā, ko teica Agnes Irbe par latviešu tautas izredzēm un sliktajiem rezultātiem. Latviešiem tie rezultāti nav tik slikti kā vidēji statistiskie. Tāpēc, ka dzimstība latviešiem ir apmēram pat 20, pat mazliet vairāk procentiem vairāk nekā citautiešiem. Un tādā brīdī, kad mums sumārais dzimstības koeficients vidējais bija 1,69, tas bija 17. gadā, tādā brīdī latviešiem sumārais dzimstības koeficients bija virs 2. Šobrīd, kad tas sasniedz 1,34, latviešiem tas ir 1,7 gandrīz, 1,6. Tas nenozīmē, ka ir labi. Es tik gribu teikt, ka ir labāk nekā tas, kas ir vidējais rādītājs. Un savukārt arī uz to, ko Elīna minēja par dzīves dārdzību, tad tā ir vienkārši neiedomājama situācija, ka tie, kas labprāt gribētu izvēlēties par labu bērnam, viņi vienkārši veic elementārus piemetums, ja tā var teikt, kas mainīsies tajā brīdī.
tīri no ekonomiskā aspekta. Tad iedomājieties 2 vecākiem, kuriem jau ir 3 bērni un saņem vairāk nekā Elīnas minētā vidēja alga valstī 2000 eiro. Bruto alga 2000 eiro. Tad ar 3 bērniem. Tātad viņiem pēc nodokļu nomaksas uz vienu mājsaimniecības locekli apmēram 600 eiro. Šķiet diezgan cienīgi. Un ja viņas tagad gribētu laist pasaulē 4. bērnu un šādu lēmumu pieņem, tādā gadījumā viņu ienākumu uz katru mājsaimniecības locekli tajā periodā, kamēr rūpēsies par bērnu, samazināsies par 150 eiro. Nevis ģimenē uz 150 eiro, bet par katru mājsaimniecības locekli. Tātad māte varēs atļauties, ja tā var teikt, par 150 eiro mazāk. Tēvs katram bērnam varēs atļauties mazāk, kādam pulciņu varbūt nāksies izlaist tikai tāpēc, ka izdarīs izvēli par labu bērnam. Tā ir neiedomājama situācija. Un ja šos aspektus neņem vērā, tad mēs nevaram sagaidīt brīnums. Un kas ir pats svarīgākais, to es uzsvers visās vietās par to runājot, katra šī referāta nozīme, kas šeit tika pasniegt, tāda viena sava dimensija, viņa ir vitāli nozīmīga kādam vairāk, kādam mazāk. Un demogrāfijas politika, ja tautas ataudz var pilnvērtīgi realizēt tikai tad, ja mērķtiecīgi strādā visos šajos virzienos. Tas ir pats galvenais, un tai politikai tiešām ir jābūt pastāvīgai, mērķtiecīgai, dinamiskai, augšupējošai un visos virzienos. Tad mēs varam panākt vērā ņemamu rezultātu. Īsumā viss, paldies. Paldies par valsts politiku. Mēs turpināsim jau pēc brīža. Šobrīd 5 minūtes Alīnai tavs redzējums par dzirdētajiem referātiem un par galveno jautājumu. Es gribēju izteikties par to, ko es nedzirdēju šajos referātos, un tāds tikai 2,5 domas. Viena doma ir par vīriešiem. Es nedzirdēju, jo, lai radītu bērnus, vajag abas, sievieti un vīrieti, man liekas. Un nav tā, ka vīriešiem te nav ietekmes. Te ļoti liela ir. Un tā vienā tādā vizuālī, ka sievietēm ir atslēgas radīt bērnus. Es arī teiktu, ka sievietes tur guļamistabas atslēgas, bet vīrietis tur laulības atslēgas. Jo tāda mūsu sabiedrībā ir joprojām tāds valdošais tāds vēstījums ir, ka vīrietim ir jāpildina. Un tāpēc viņi tur šo laulības atslēgas. Kāda ir saistības starp laulību un dzimstību? Ir ļoti cieša saistība, ja laulība ir kā pamata akmens, nevis kā plāksnīt pie mājas, kā pēdējais darbiņš, ko darīt. Ja laulība dibina jauns pāris ar mērķi būvēt kopā ģimeni, būvēt kopā nākotni, tad ļoti bieži arī rodas bērns, nākamais, bet ja ir otrais variants, kad kad dzīvo kopā un tā, un skatījums uz laulību ir kā tikai papīra, kā formalitāte, kā tādu pēdēju odziņu, tad tur nav saistības. Un to mēs redzam, to es tā pieņemu kā skaidrojumu Ungārijas gadījumā, kad mēs redzējām brīnišķīgu laulātības pieaugumu, proti bērni, ja pirms 2011. gadā laikam dzīva 40% gadījumā laulību, tad tas pieauga līdz pat 80%. Tas ir brīnišķīgi. Tas jebkurā gadījumā tas ir liels labums bērnam, jo bērnam vajag mammu, tēti un laulību, un stabilitāti, ko negarantē, bet visbiežāk nodrošina laulība. Tā, tas ir par laulību un par vīriešiem es gribētu teikt to, ka man lielākais iemesls, man skaidrojums, kāpēc lielākais iemesls, kāpēc nav tik daudz laulība, ir pirmkārt pietrūkst vīriešu, otrkārt, jo daudz ir emigrējuši, bet otrkārt viņiem neviens neprasa, vairs nav tas standarts, ka viņiem ir jāpiepūlas, lai nodibinātu šo ģimeni, un tad var sakot, tātad vīrieši, laulība, un pēdējais ir
par mātišķību, reflektējot par Elīnas Strēzes referātu. Es saprotu, ka liela daļa sieviešu, es neteiktu, ka vairums, tiešām lielu dzīves piepildījumu saskata panākumus karjerā un tādās lietās. Es arī biju starp tām, bet tad, kad bērns piedzima, tad es sapratu mātišķības vērtību. Un es gribu arī aizstāvēt tās sievietes, kurām nav bērnu, kuras, jā, viņam ir tās sasnieguma, panākuma, bet tas nebija tas mērķis. Viņas negribēja, tas nebija pats primārais. Tā vienkārši dzīve gāja, un viņas gribēja ģimeni, bet tas valdošais vēstījums ir, ka teviem panākumiem jābūt tieši darba vietā. Un tāpēc es negribētu skaidrot šīs tukšās kastītes ar to, ka tikai ar feminismu, teiksim, vienā vārdā. Daļai ir vienkārši, ka mēs nepalīdzam, kā tu teici, nepalīdzam kā vecāki skaidrot, kāds ir normālais dzīves ceļš. Normālais, kā statistikai normālais. Protams, būs dažādi ceļi, bet lielākā daļa tomēr aprec un veidot ģimeni un ir laimīgi ģimenē. Tas ir arī, vēlreiz jāatkārto. Mēs skatāmies apmierinātības un laimīguma aptaujas, un tur ir vislaimīgākās ir sievietes, kurām ir bērni, pat ja viņas ir vientuļās mātes, viņas ir laimīgākas nekā tās pāri bez bērniem. Tas ir tas vēstījums, ko vajadzētu vēlreiz atkārtot. Bet lai gan citās valstīs tas fenomenisms ir tik izplatīts, es neskaidrotu Latvijas gadījumu, ka viņas ir diezgan skaļas, bet vairumā tas ir apstākļu un tādu neveiksmīgas jauniešu formācijas un virzības rezultāts. Labi, paldies. Laulības ciešā saistība ar dzimstību. Mēs turpinām ar faktiski iepriekšējās demos sesijas jautājumu par sociālismu, par valsts intervenci, par valsts lomu, ne tikai ekonomikā, bet sabiedrībā un dažādu sabiedrības procesu veicināšanā vispār. Ar šīs tēmas iztirzāšanu un problematizēšanu. Tas pirmais lielais jautājums visiem, apaļā galda jautājums ir, ko valsts realistiski var izdarīt, lai veicinātu dzimstību? Vai vispār tādai jābūt? Iepriekšējā demos sesijā runātāji kritizēja pieaugušo cilvēku atkarību no valsts un sociālistiskās domāšanas šķietam. Kāda ir finansiāla atbalsta nozīme un cik liels cerības uz to var likt, proti finansiāla atbalsta nozīme no valsts puses? Un vispār cik lielā mērā un kā valsts un ģimenes bērnu pabalsti ietekmē dzimstības rādītājus? Sāksim ar Elīnu. Jā, es jau savā referātā tieši šos dažus mītus centos ar piemēriem apgāst. Ka patiesībā pat ir ļoti svarīgi mūsdienu sabiedrībā un jaunajai paaudzei radīt to signālu dot, ka mēs palīdzēsim tikt ar papildus tām problēmām galā, kas rodas tad, ja ģimenē ienāk bērns. Naudas dēļ bērnus nedzemdē, bet ja nav naudas, tad viņus arī visdrīzāk nedzemdē. Un tas ir jāsaprot, ka mēs vairs nedzīvojam ļoti primitīvās kaut kādās sabiedrībās bez izvēles ar vienotiem dzīves standartiem 10 vai 7 kvadrātmetros. Mums ir kaut kādi dzīves tie izaicinājumi, mājoklis, tur ēšana, viss tam līdzīgi. Tās visas ir izmaksas, kas ir jāsadz. Un bez tā materiālā seguma mēs nevaram arī sagaidīt, ka būs tāda ļoti liela atvērtība ģimenēm pret bērniem. Imants vienmēr ir uzsvēris 3. bērna politikas pamatmērķi. Ienākot ģimenē, 3. bērnam ģimenē ir jāpaliek vieglāk. Finansiālās apstākļiem ir jākļūst vieglākiem. Un tas ir tas, uz ko ir jāiet. Jo
Agnes ļoti labi ieskicēja dažādos sieviešu tipus, varētu teikt, ja? Kad ir šīs sievietes, kuras negribēs bērnus. Tu viņus ne pa kādu naudu nepierunās, ne pa kādiem pabalstiem varbūt nepierunās. Mainot varbūt vērtības. Jā, tas ir cits stāsts, ja? Bet ir tā grupa, kas ļoti ir atvērta bērnu ienākšanai ģimenē. Katra nākamā bērna ienākšanai ģimenē. Un tur ļoti svarīgi ir šis finansiālais atbalsts. Tas ir kopumā svarīgi ne tikai tai ģimenei mikromodelī, bet tas ir svarīgi arī makro līmenī mūsu sabiedrībai, lai ir vēl viens nodokļu maksātājs, lai augtu. Jā, labi, paldies. Es saprotu Imantam daudz ko par šo tēmu teikt, bet es jūs vēl nedošu. Es varbūt citas domas no šīs puses par valsts iesaisti, ko valsts var darīt, vai varētu vairāk darīt, un valsts iesaistas robežas. Jā, viens no instrumentiem, es domāju, bērnu kopšanas pabalsts, šī sistēma arī, kas nedzird, jā, šī sistēma arī nav pārskatīta, un tā realitāte ir tāda, kad piedzimst bērns, tad tas pabalsts, ko maksā valsts, viņš nozīmē ļoti lielu ienākumu krītumu, un tas ir faktiski visās atalgojuma grupās. Un, protams, tajā brīdī, kad ģimenē spriež, kurš tad paliks mājās, labāk upurēt to, kas saņem, kuram tie ienākumi ir zemāki. Un tad skaidrs, ka visbiežāk tā ir sieviete, māmiņa, ja? Un tad viņa aiziet šajā atvaļinājumā, un tad arī, tā kā viņa arī... līdz ar to arī tas arī veicina to, ka viņa ilgāk izkrīt arī no darba tirgus, un tad mēs pēc tam dienas beigās brīnamies, ja, arī kāpēc sievietēm tas vidējais atalgojums valstī ir zemāks nekā vīriešiem, ja, kāpēc ir šīs dzimuma plaisa. Es domāju, ka šis ir viens no tādiem pabalstiem, kas būtu jāpārskata. Imant, valsts iespējas dzimstības veicināšanā, bet vienlaiks arī no jūsu pieredzes un prakses robežas. Elīna jau minēja savā referātā, ja es pareizi atceros, tur bija tā, ka ja celtu atbalstu konkrētā pabalstā, teiksim, pa 10%, tāda dzimstība vismaz pa 0,1% palielinātos. Jā, tātad pa 0,1%. Kas ir 0,1%? Tie ir tātad 14 bērni. 14 bērni reiz 1 miljons, jo Igauni ir aprēķinājuši, ka katrs piedzims Igaunis, un tad arī Latvijas pienes 1 miljonu Latvijas ekonomikai. Tādā gadījumā mēs varam mierīgi atļauties vismaz ieguldīt šādas investīcijas, lai viņi atgrieztos atpakaļ mūsu, ja mēs tik tīri matemātiski gribam rēķināt. Tā labā lieta ir tāda, ka visas aptaujas un pētījumi apliecina, ka vēlme rādītājs vidējais bērnu skaits ģimenē ir 2,2, 2,4. Starp citu vīriešiem vairāk. Tā vēlme rādītājs ir lielāks, kas ir interesanti, bet tā realizācija kaut kā mazliet vairāk pieklibo. Bet tas liecina tikai par to, ka radot labvēlīgākus apstākļus, vai tas būtu personīgi, vai tas būtu valstiski, sociāli, tad mēs varam tuvoties šiem rādītājiem. Es arī paņēmu 2 pētījumus līdz, kas viens ir Vācu institūta pētījums, otrs ir viens ķīniešu pētnieks 2008. gadā un 2012. gadā veikuši pētījumu pa Skandināvijas valstīs, kurās 3 secīgi, sākot no 1986. gada Somija, pēc tam 98. gads Norvēģija un tad Zviedrija ievies tā saukto Cash for Care reformu. Ko viņa deva? Viņa deva, ka vecākiem bija brīvs tiesības izvēlēties pašiem līdz 3 gadu vecumam rūpēties par savu bērnu, kā viņi uzskata par labu esam. Vai paši, vai pavada vairāk laiku mājās ar bērnu, vai privātais bērndārs, vai pašvaldības bērndārs. Tas ir tas, kas bija pamats izstrādāts tautas attautas stratēģijā arī mūsu ģimenes pirmskolas reformai. Tad, ko pierādīja pētījumi? Pētījumi apliecināja, ka pateicoties šām reformām, par 4% pieauga
dzimstības rādītāji bija labāki nekā, ja nebūtu ieviest par 4%. Tajās vietās, kur bija īpaši sarežģīta tā situācija, par 6%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmētu, ka Rīgā, piemēram, pagājušajā gadā, ja mēs būtu ieviesuši kaut ko līdzīgu, balstoties uz pētījumiem, piedzimt 400 bērnu vairāk. 400 latviešu piedzimt vairāk. Vienkārši matemātika, ja gribam mēram šādās kategorijās, tas ir pierādījumos balstīts. Var teikt, varbūt pie viņiem dzimtu tik daudz bērnu, pie mums varbūt mazāk, bet kāda starpība? Bērni piedzimtu vairāk. Un tāpēc šī valsts politika ir jāizvērš visos virzienos, lai mēs nodrošinātu šo rezultātu un apliecinu, ka pētījumi to saka, var to panākt. Jā, labi, divi viedokļi šajā pusē, ko valsts var. Varbūt ir kādi kritiskāki vai izlīdzinošāki viedokļi no šī flanga, Alīnai vai Agnesei? Tā, man ir mazliet var. Labi. Valsts var tādā ziņā, ka valsts ar saviem likumiem tomēr signalizē vērtības, kas tai ir svarīgas, kas tai ir, kas ir atbalstāms, kas ir veicināms, kas ir labs viņas prāta, valsts prāta. Šādi var ietekmēt. Mēs esam redzējuši negatīvus piemērus ar dīvainiem vēstījumiem, bet valsts var skaidri, gaiši vēstīt, ka bērni tas ir labi, mātes, kas paliek mājās, kas izvēlas būt mājās, ka tas ir vērtīgi, jo viņas tā vēlas, ka tas nav sliktāk, ka tas nav, kā lai pasaka, ka sievietes pienesums nav tikai ekonomisks. Jā. Tātad valsts var vēstīt ar saviem likumiem. Tas ir viens. Mēs arī ar to goda ģimenes programmu arī redzējām, ka, es mazliet par jaunu esmu, bet es tā sajūtu, ka sākumā 10 gadus atpakaļ daudz bērnu ģimenes status bija, nemaz turīgi, bet tas bija kaut kas saistīts ar sociālo ekonomisko stāvokli. Tad tagad daudz bērnu, tas, kas, kam ir tā goda karte, tas ir diezgan, tas ir cienījuma status, tas ir, pelnījis respekta, teiksim tā. Tātad tas bija tā bija valsts programma. Vai valsts mainīja domāšanu? Jā, tādā ziņā jā. Bet, ja runā par pabalstiem, bērndārza pieejamību un tādām lietām, 1 minūte. Tad es to redzu tā. Būtībā tā kā Elīna Treita teica, ka naudas dēļ nedzemdē, bet bez naudas nedzemdēs. Tas nozīmē, uzņēmējdarbībā studijās bija tāds modelis, varbūt kāds atcerās Herzberga modelis, 2 faktori, kā veicināt darbinieku motivāciju strādāt labāk. Un viņš izšķīra 2 faktorus. Viena ir higienas faktori un otra ir motivātori. Un es atļāvos pārcelt šo modeli uz šo problēmu. Proti, kas ir higienas faktori? Tad, kad ar higienu viss kārtībā, tad neviens tai nepievērš uzmanību. Ja tu nedabūsi, paaugstinājumu darbā, vai tāpēc, ka tev ir laba higiena, vai ja tev būs labāka higiena, tad tu kaut ko labāk sasniegs. Nē, vienkārši, ja tev ir problēmas ar šo, tad būs sliktāk. Bet ar vairāk tā, tu nedabūsi to labumu. Un šajā gadījumā, piemēram, ar bērndārza pieejamību, ja nav pieejami bērndārza, cilvēki sūdzās, cilvēki varbūt atliks, cilvēki tā, bet, ja pēkšņi parādīsies bērndārs, cilvēki, vidējā doma nebūs. Tūlīt būs 3. vai 4. Tāpat arī, piemēram, ar tiem automašīnām, ko gribēja dāvināt daudzbērnu ģimenēm. Jā, protams, tad, kad mēs esam, mēs tagad esam 3 bērni, un tur, būtībā tur pa maz vietas. Un, jā, tad, kad ir mašīnā pa šauru, un tad skaidrs, ka jādomā par lielāku mašīnu. Un tad tas var būt bremzējošais faktors. Bet tad, kad tev iedod busiņu, uzdāvina valsts, vai tu dzemdēsi vairāk, lai piepildītu busiņu ar bērnu, var saprast. Un tāpēc es tā arī to redzu. Ja? Un vajag abus, vajag higienas faktors, un vajag tā kā tos higienas faktors turēt normā, bet vajag arī pie motivatoriem strādāt. Un pie motivatoriem, mēs, domāju, vēl tiksim. Paldies. Labi, Agnese.
Jā, man laikam, nepildīšu to lomu, ka man jārunā pretī, jo man īstenībā nav ko teikt pretī. Un šķiet, ka ir kaut kādas tādas elementāras taisnīguma lietas, jā, ko varētu novērst un salīdzinoši vienkārši. Ja sieviete ir palikusi mājās ar vairākiem maziem bērniem, kā tas var būt, ka viņai samazinās pensija, kā viņa nebūtu strādājusi? Tas tik klāji netaisnīgi, dārgie, ja? Tiešām. Un es biju, Imantam būs iespēja pēc tam atbildēt, bet mēs gatavojām šo sesiju, mums gandrīz es viņam teicu, es pie savu vīru pārbaudīju, mēs pa 3 bērniem saņemam 225 eiro mēnesī, pa 3 bērniem, jā, maziem. Un Imants saka, nē, ir 370, bet tie 370 sanāk, jo tur ir kaut kāds pārapgādājumiem, kaut ko. Es vēlreiz Imantu pārprasīju vīram, viņš visu pārbaudīja, nav 370, ir 225 pat 3 bērniem, jā, ģimenes tas atbalsts. Labi, bet es to pēc tam kopā ar atvieglojumu. Redziet, mēs nemākam izrēķināt, vienkārši laikam, dzemdēt tik bērnus dumi, ja, nesaprot, kas viņiem tur ir, bet tātad es gribu pateikt par tiem vienu lietu par to valsts lomu, ja, un tā nav kritika par to, ko kolēģi saka. Es gribu, Inga Bite, varbūt viņa šovakar ir, varbūt netika, ja, bet viņa arī ir viena no politiķiem, kas ir daudz par to runājusi. Viņai vienā diskusijā bija tāds ļoti labs komentārs, kas kaut kādā ziņā ilustrē visu to attieksmi pret to, ko vajag darīt valstī, ko var pārņemt valsts, ko var kompensēt valsts un tam līdzīgi. Un tas komentārs bija par to, ja, neviens taču neiebildīs, ka vajadzētu atbalstīt vientuļās māmiņas, ja, kur nav tā vīrieši, ja, un ka tām vientuļām māmiņām, vajadzētu tad visādi viņas atbalstīt, jo viņas tomēr vienas cīnās un audzina to bērnu, ja, vienas pašas. Un Ingai Bitei tas komentārs bija apmēram tāds, jā, vajag, bet ļoti, ļoti uzmanīgi. Mēs nedrīkstam dot signālu, tas vīrietis nav vajadzīgs, valsts pārņems to funkciju, ja, kompensēs, ja. Tas ir tas, ko Alīna sākumā teica, ja. Vīrietis tā kā nepiedalās visā sarunā, ja. Tā nedrīkst būt ļoti, ļoti uzmanīgi un ar pareizo signālu. Paldies! Nākamais tāds papildinošais jautājums. Šobrīd ieliekam valstī iekavās, aizmirstam valsti un padomājam. Vai un kādas ir nevalstiskā sektora iespējas ietekmēt dzimstības rādītājus? Un te es uzskaitu baznīcas, dažādas biedrības, ģimenes, vērtības, iekšējās ģimenes sarunas, popkultūra, vispārējais noskaņojums, dažādi kari, tautas kustības, netaustāmi masu noskaņojumi vai hipnozes, tehnoloģijas, vīriešu, sieviešu savstarpējo attiecību, paradumu izmaiņas un tam līdzīgi. Proti, kādas ir šīs iespējamās nevalstiskā sektora iespējas mainīt attieksmi pret dzimstību un arī dzimstības rādītājus? Jā, es teikšu, ka milzīgas. Un to arī pierāda prakse, lai kura organizācija, vai tā būtu mamām un tētiem, vai daudzbērnu ģimeņu apvienība, vai mazākas reģionālās organizācijas, vai tās, kas ļoti specifiski strādā ar kādām konkrētām problēmām, viņi pierāda, ka pateicoties viņu darbam, cilvēki jūtas labāk. Bērnu mēs izvēlamies tad, vai ar lielāku varbūtību, ja mēs jūtamies labi, mēs vēlamies, lai ģimene būtu kuplāka. Un šeit ir zālē arī bijušais labklājības ministrs Gatis Eglīts, un es zinu, ka savulaik vairākas iniciatīvas labklājības ministrijā tika atbalstīts tieši deleģējot nevaldības organizācijām vairākas funkcijas. Un tas ir īpaši svarīgi, jo kas tad ir nevaldības organizācijas? Tā ir tā pati sabiedrība, tikai organizēta. Kas ir valsts? Tā ir augstākā organizācijas pakāpe. Tātad viņām jau ir jāsadarbojās. Un ļoti daudzas valsts funkcijas, kuras šobrīd veic ierēģi, diemžēl, jo viņi skatās, tā arī skatās kā ierēģi. Kas nenotiek, lai tik viss būtu pareizi, ir vienkārši jādeliģē nevaldības sektoram. Un tie rezultāti būs labāki, tāpēc, ka var teikt, ar mazākiem līdzekļiem un daudz pretim nākošāk, tā cilvēciskāk šīs atbalsts tiek sniegts, un no atbalsta ir atkarīgs. Tas, kas šeit arī izskanēja, ko Agnes teica, sniedzam atbalstu. Tanī brīdī, kad cilvēks jūt šo atbalstu vai krīzes brīdī, ka viņš nepaliks viens, tad tajā, tādos apstākļos var nākt pasaulē bērni. Tā kā man atbildi ir jā, un tur ir jābūt ciešai sadarbībai valstī ar nevaldības sektoru. Lai uzaudzinātu bērnu, ir nepieciešams vesels ciems. Tā ir tāda veca paruna. Un viņa ir
jātransformē mūsdienās, kur ciems un ciema lomu jau pilda ģimene, skola, pašvaldība, valsts un arī sabiedrība nevalstiskā sektora formā. Un visiem šiem elementiem ir jāstrādā kopā, lai ģimenei palīdzētu. Gan plecu atbalsta dodot un sniedzot, gan arī morāli, gan motivējot, gan radot labo piemēru. Īsumā par Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienību 3 gadus atpakaļ, kad es pirms 3 gadiem, kad es pārņēmu apvienību, mēs, protams, lepni bijām par valsts ieviesto programmu Goda ģimenes karte, kas tajā laikā vēl saucās tā kā 3+ karte, vēl tas goda ģimenes status nebija tik augsti cildināts, bet mēs mēģinājām tās daudzbērnu ģimenes kaut kā kopā vākt, un tas tīkls it kā bija pa Latviju, bet viņš nebija ļoti tāds stiprs, skaļš, un viņu vārdu nedzirdēja. Un ziniet, no kāda budžeta mēs 3 gadus atpakaļ pastāvējām? No 624 eiro gadā. Tas bija mūsu, kā Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības budžets gadā, ko sameta pašas daudzbērnu ģimenes caur biedrību biedrnaudām. Es cenšos no visas sirds darīt šo darbu, es esmu aizgājis prom no visiem citiem darbiem, un šobrīd ar visiem ziedotāju atbalstiem mūsu budžets ir izaudzis gandrīz līdz 100 000 gadā. Mēs mēģinām nest šo stāstu par goda ģimenēm, cik vien var publiski skaļi, mēs mēģinām mūsu intereses aizstāvēt. Es ceru, ka mūsu balss kaut kur ir sadzirdēta, ka vismaz šo vārdu atpazīst gan ministrijas, labklājības ministrija īpaši ar sliktu vārdu noteikti mūs piemin katru dienu, bet mēs cenšamies. Un es domāju, ka tam ir nozīme. Tam vienkārši mums jāspēcina šī nevalstiskā sektora loma ļoti daudz. Paldies. Nevalstiskais sektors var. Kādi vēl piemēri šajā pusē varbūt vai domas, ko var nevalstiskais sektors? 3 domas. Man liekas, ka jebkura kopiena, kas šajā atomizētajā sabiedrībā pastāv, vāc kopā cilvēks regulāri un apmaina, pajautā, kā tu jūties, un tā, vismaz tāds minimums, tad tas jau ir vērtība, tas jau ir stiprums, un tā ir vismaz bāze. Kaut vai tie tautasdienas kolektīvi, aušanas kolektīvi, un koris, kas vēl mums tur ir, tas jau ir daudz. Koros un deju kolektīvos vīrieši satiek sievietes. Jā, paldies, ka atgādināji šo domu. Jā, tieši tāpēc tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Un man liekas, ka pat SIFām vajadzētu pielikt tādu bonus punktu ties projektos. Ja tur ir abu dzimumu jauni cilvēki, labi, pat jauni cilvēki pārsvarā, tad viņiem, ja tā ir platforma, kur viņi var satikties brīnišķīgi, dodam vēl 5 punktus klāt vai cik tur. Bet labi, tātad par kopienām tas ir izcili svarīgi. Vai vispār, ka sanāk kopā cilvēku klātienē. Bet labi, bet par tādu nevalstisko sektoru vai sabiedrību, jā, viņiem ir milzīga nozīme, formējot jauniešus. Un tas, ko es esmu sapratis, ka ir pazudus pilnīgi tā ceļa karte tādam vidusmēra skolēnam, jaunietim, par dzīvi. Ko es ar to domāju? Ka skolā tas stāsta, ka te ir bērndārs, ceļa karte, bērndārs, skola, tad ir vidusskola vai profena, un tad tu sāc strādāt, un tad tu tur paaugstinājums nākamais, un tad tur, sekotāji, un kur tur vispār ir tas ceļš, ko patiesībā lielākā daļa kaut kad, ies ir, kur tad ir tas ceļš, ģimenes, tas ceļš. Tas ir vispār pazudis no tāda vēstījuma. Tas ir negatīvais piemērs, bet pozitīvais ir, mēs zinām, kur tās ceļa kartes ir joprojām nospraustas. Tradicionālā reliģijā, piemēram, labi, tā nav ļoti populāra, bet mēs zinām, ir tātad kristības bērna zīdēnis, tad ir tur 7 gados vai kas pirmā komunija, un tad ir iestiprināšana, un tad tev ir tas spiediens, vai tu ej to garīgo ceļu, vai arī tu ej laulības ceļu. Elementāri. Ļoti vidusmēra parastiem cilvēkiem tev ir, vienalga kāda garīguma, bet tev ir skaidra ceļa, kā tāda dzīve izskatās, normāla dzīve izskatās šādi, tādi pieturas punkti.
un tad ir tā. Bet tagad reliģija pagājis malā, nav tik aktuāla. Labi, un kas ir vietā? Un vietā ir pazudus tāda ceļa karte. Protams, ir izņēmumi tā, bet tādam parastam cilvēkam, nepārāk super izglītotam, iedodiet atpakaļ tos rādītājus. Dari šo un viss būs labi, lai man nav jādomā. To var darīt formātāji, kas ir nevalstiskā daļa. Labi, paldies. Hermaņa kungs, varbūt jums kāds viedoklis par ko var darīt nevalstiskais, vai drīzāk varbūt ir kaut kas, ko nevalstiskais sektors dara slikti, kas arī mazina dzimstību? Nē, tā gluži es nedomāju. Principā es pievienojos arī viedoklim, kas izskanēja iepriekš, ka nevalstiskās organizācijas tas ir labs partneris publiskajam sektoram, lai identificētu vajadzības un meklētu risinājumus dažādām problēmām. Jo labāk ir lietotāja pieredze nekā ierēģi vai politiķi skatījums. Tāpat tās arī nevalstiskās organizācijas tāda platforma, kur viens otram palīdz un arī caur dažādiem pasākumiem, kaut vai tēva dienas, māma dienas un tam līdzīgas ģimeņu visādi pasākumi, kad tie veicina, popularizē ģimenes vērtības. Agnese? Jā. Tavā jautājumā sākumā bija pie nevalstiskā sektora iekļautas arī dažādas reliģijas, kongregācijas. Viņas ir šajā jautājumā. Jā. Tātad dažādas reliģiskās apvienības, kas ir kongregācijas, denominācijas, baznīcas. Protams, ka viņas vēsturiski ir spēlējušas lielu lomu. Diemžēl ir tā, ka tā jaunākā statistika visur rietumos rāda pat tādu parādību kā mormoņu dzimstības lejupslīde pēdējos gados. Vēl 70. gados varēja teikt, ja vecāki ir katoļi, viņiem ir labāks dzimstības rādītājs nekā, ja viņi tur būtu luterāņi. Tagad tas tā galīgi nav. Tas ir ļoti... Gribētu šeit citēt Karla Trūmana, amerikāņu teologu neseno grāmatu par cilvēka patību modernitātē, un viņš jau pašā sākumā, viņš ir pats kristietis, viņš raksta no tās konservatīvās pozīcijas, viņš pašā sākumā brīdina, ka viņš kritizēs un mēģinās tā kā uzšķērst, to modernitātes cilvēka patību, to viņa psiholoģisko domāšanu par sevi, to tieksmus pašrealizēties un sevi noteikt, bet ka viņš neuzskata, ka viņš pats luterāns atrodas ārpusē, viņš uzskata, ka viņi ietekmē visus, tā liberālā domāšana uz sevi vērstā, viņi iespiežās gandrīz visur, viņi nespēja iespiesties, to arī mēs zinām, viņi nespēja iespiesties tikai tādās kopienās, kas reāli segregējas, kā ameši Amerikā, kā menonīti šur un tur, kas reāli segregājās. Jūs nelaidat bērnus sekulārās skolās, jūs reāli turat to, savējos. Jūs neatbalstat endogāmiju, jūs veicinat to, ka precās savā starpā, mūsu lokā, mūsu reliģijā, tad var noturēt tās atšķirīgās vērtības, bet citādāk ir ļoti grūti. Vienlaikus es ticu lielākai spējai baznīcām Latvijā, dažādu veidu kongregācijām, denominācijām kaut ko darīt. Atkal piebildīšu, es kā katoliete, kas 2 reizes nedēļā apmeklē svēto misiju, neatceros pēdējo reizi, ka kāds kaut ko runāja par atvērtību bērniem. Neatceros aizrādījumu no kanceles, katoļi nedrīkst lietot mākslīgos kontracepcijas līdzekļus. Neatceros aicinājumu uz augļojieties, vaislojieties, piepildiet zemi, kas ir Dieva vārds. Kristiešiem tas ir Dieva vārds. Dievs pats to saka, dariet šo dariet. Pārējais tiks jums piemests, klausiet Dievam. Pārējais viss būs. Es ticu, ka tur varētu, ir labas pazīmes kaut kur no citām valstīm, kur tas tradicionālistu spārns tagad ļoti sasparojas, jo viņiem liekas, ka viņiem visu ņem nost. Te viena paziņa aizbraukusi uz Vāciju, un tur šausmās redz, ka visas luterāņu baznīcas ir apkārts ar LGBT karogiem. Un tad kaut kā cilvēks sasparojas, bišķiņ pat traku aiziet. Un tad viņi sāk meklēt to tradicionālistu spārnu, kas varētu spēlēt pretī. Es ticu šī tradicionālistu spārna spējai darīt vairāk. Tas tikai jāgrib.
tas tikai jāgrib. Tāpat laikā, ja mēs vēl nedaudz pakavējamies pie tieši reliģijas jautājumu un pie reliģiskā varbūtais cēlonības, tā ir, ka kādreiz domāju, un tā ir tāda diezgan slavena kanādiešu sociologa Erika Kaufmana tēze, viņam bija vesels darbs, angliskais nosaukums Shall Religious Inherit the Earth, vai reliģiskie mantos pasauli, un tas diezgan vecs darbs, vairāk nekā 10 gadus vecs, un tur bija tā doma, ka reliģija nevis izmirs, bet drīzāk demografiski, reliģiski noskaņotie cilvēki demografiski pārņems pasauli. Bet realitātē šobrīd mēs redzam pēc datiem, piemēram, Polijā dzimstības koeficients 2023. gadā noslīdē zem 1,2 bērniem uz sievieti. Un Polija uzskata par tomēr tādu tradicionālā katolicismu vienu no tādām izteiktākajām valstīm Eiropā. Līdzīgi rādītāji arī Grieķijā, Itālijā, Spānijā, kuras uzskatīja par reliģiozām valstīm. Tā ka, Alīna. Bet Polijā reliģiozitāte krītas jaunu cilvēku vidū. Paliek tikai, vidus, vārds sakot, man liekas, labāks rādītājs ir, kā cilvēki balsoja pagājušajās vēlēšanās pa dzimumiem, pa vecumiem. Un proti, kas tur atbalstīja to PIS partiju. Un mēs redzam, ka jaunas sievietes ir pilnīgi pret to un to virzienu. Un arī redzam, arī to, ka reliģiositāte jaunu cilvēku vidū krītas. Bet es gribētu pateikt arī, izmantot iespēju. Un arī mēs redzam to, ka Polijā pieaug jaunā reliģija, kas ir workisms. Tas ir darba reliģija. Un tur ir, to varētu redzēt pēc tā, kā ir sieviešu iesaist darba tirgū. Bet pat ne tas, kā tiek vērtēts pašrealizācija darbā ar iespēju radīt jaunu dzīvību, pēcnācējus un vispār palikt arī laimīgākai. Tātad, bet vai vēl būs par reliģiju jautājums? Es domāju, ka mēs vēl atgriezīsimies. Būs par tikumiem jautājums. Jā. Jautājums Elīnai Trejai. Vai nav tā, ka bērnu sadārdzina pati sabiedrība un tās spiediens, pārmērīgas prasības pret vecāku iesaisti, pret materiālo līmeni, kādā jāaug katram bērnam? Un tas faktiski izvēršot par tavu tēmu, ko tu jau teici. Vai nav tā, ka bērnu sadārdzina pati sabiedrība un tās spiediens, pārmērīgas prasības pret vecāku iesaisti, materiālo līmeni? Protams, ka mēs esam nonākuši tādā ļoti straujā pasaulē, kur gribās visu ātri, gan tam vecākam piedzīvot, gan arī viņam tam bērnam nodrošināt. Visu ātri, visa veida pulciņi, visa veida iespējas papildus pilnveidoties. Bet, droši vien, ka tas nav visiem. Tas ir daļai no vecākiem, kuriem ir šis te perfekcionisma, tāds varbūt izpratne par lietām, un drīzāk arī šīs ģimenes ļoti apzināti izvēlās tur vienu bērnu, kurā tad arī ieguldās visā savā laikā, līdzekļos un tam līdzīgi. Mēs nevaram droši vien katru pāraudzināt. Es esmu ļoti pateicīga, ka mums valstī ir izveidot ļoti atbalstoša pašvaldībās sistēma attiecībā uz bērnu interešu izglītības nodrošināšanu gandrīz bez maksas ar ļoti minimāliem līdzmaksājumiem. Un tā ir tā mūsu vērtība, kas mums ir Latvijā. Tas ir tas mūsu kapitāls, tas ir tas mūsu know-how patiesībā, ar ko mēs varam pat dabūt emigrācijā esošās ģimenes, kas rada bērnus atpakaļ Latvijā. Jo tie pamata argumenti, ko piemin šīs ģimenes atgriežoties, tā, ka tas bērns ir piedzimis, tā, viņam jāsāk iet ar skolā, tad viņi atcerās to, cik labi bija Latvijā, kad bija deju pulciņš, mākslas skola, muzikas skola, sports, viss, patiesībā par 7 eiro mēnesī, un man tas bērns ir, viņš var izvēlēties, viņš var augt, viņš var attīstīties paralēli skolē, un tas ir tas, ko Latvija piedāvā. Tas ir tas, kas mums ir jāsaklabā, dosim pašvaldībām naudu. Par šo es esmu atsevišķi stāsts, es esmu ļoti dusmīgi uz valsts politiku šobrīd, cik ļoti ar katru gadu viņas apdala pašvaldības. Tas ir skarbi. Paldies. Jautājums Jānim Hermanim.
Kā Latvijas dzimstība un tās veicināšanas pasākumi atšķiras vai ir līdzīgi kaimiņu valstu, Igaunijas un Lietuvas rādītājiem? Vai un kā datos atšķiras demografiskās tendences Baltijas valstīs un tuvējā reģionā? Piemēram, Igaunijas bērnu un māšu finansiāla atbalsta programmas ANO pirms gada vērtēja kā viens no labākajām pasaulē, taču Igaunijas dzimstība nav labāka par Latviju. Jā, zināmā mērā taisnība. Sumārais dzimstības koeficients Latvijā un Igaunijā viņi ir bijuši līdzīgi. Atsevišķos periodos mēs esam bijuši pa virs, tad kā Igauni, taču viena būtiskā lieta tomēr ir saskatāma, ka Igaunijā šīs dzimstība nav, viņa bijusi tāda stabila, bez kaut kādas tādas raustīšanās, un ir kaut kāda tāda stabilitāte, tajā visā redzam atšķirībā no Latvijas. Un es domāju, ka tas ir tāds prognozējums politikas rezultāts, ka ģimenes var rēķināties ar atbalstu, arī lielākas ģimenes, arī Igauniem tas arī akcents arī uz daudzbērnu ģimenēm bija lielāks. Un es domāju, ka tā ir tā būtiskā atšķirība. Jautājums Imantam Parādniekam. Vai jūs piekristu, ka zemā dzimstība ir patriotisma trūkuma izpausme? Piemēram, nereti runājot arī par izņēmumu, par ārkārtēji unikālajiem Izraēlas dzimstības rādītājiem, vieniem no pozitīvākajiem vispār starp attīstītajām valstīm, kā viens būtisks iemesls tiek minēts tieši šī valsts iedzīvotāji. Patriotisms, nacionālisms, iestāšanās par ne tikai Izraēlas valsti, bet par ebreju kā tautības turpināšanos šajā konkrētajā bīstamajā vietā, uz kuru raķetes lido katru dienu. Manuprāt, tad patriotismu trūkumu mēs izjūtam bieži vien ikdienā. Arī no jauniešiem, kuri saka, kāpēc man vajadzētu iet militārajā dienestā un domāt par aizsardzību, gan jau kāds cits manā vietā to izdarīs. Tā kā visos aspektos var vērtēt, kad mums šī nacionālisma izpratne, tāda nākotnes misijas apziņa ir svarīgi viņu nostiprināt visos veidos, lai tas rezultētos arī, ka galu galā es vēlos, lai Latvija pēc 100 gadiem būtu pārstāvēta ar latviešiem, citiem. Un tā skaitā ar maniem bērniem, mazbērniem, kas ir man miesas asins. Vai tas ir patriotisms daļēji, bet tur ir, manuprāt, daudzi aspekti. Tāpēc es varbūt tik viennozīmīgi neteiktu, ka tieši tāpēc, taču, kā jau es teicu, patriotisma vairošana no tāda pozitīvā aspekta vajadzētu vienmēr skatīties. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs visos iespējamos līmeņos. Jā, bet ir arī jāatcerās tas, ka patriotisma jūtas vai piederībā valstī, tā tomēr tāda nedaudz jau augstāka matērija, kamēr tās pamatvajadzības, kā mēs zinām, Maslow piramīdā nebūs apmierināts, mēs nevaram runāt par to, ka mēs kaut kādu augstāku mērķu vārdā ļoti daudz ko darīsim, kamēr mēs nebūsim apmierinājuši, kaut vai nepieciešamība pēc elementāra mājokļa un paēšanas. Tas ir jāatcerās. Jā, tas ir tā higiēna, ir arī svarīga. Jā. Jautājums Alīnai Ozoliņai. Cik lielā mērā un kā pāru laulātība ietekmē dzimstības rādītājus? Kā var vērtēt Ungārijas stratēģiju pirmām kārtām veicināt laulātību, lai tā savukārt veicinātu dzimstību? Un to nereti uzskata par tieši Ungārijas demogrāfijas stratēģijas stūrakmeni, šo laulātības ģimeņu nodibināšanas kā tādas veicināšanu. Vai dzimstības krīze ir arī laulības krīze? Kāda ir korelācija starp laulātību un bērnu skaitu? Ir sakars tātad starp laulātību un dzimstību. Bet vēlreiz mums, kā valstī, neinteresē tā pārāk. Labi, nevar tā teikt, bet mums interesē jaunu cilvēku pirmās laulības. Mums neinteresē, teiksim tā, cilvēkiem 50 plus, vai, piemēram, tad, kad bija pensijas, tur pamainījās likumi, un tad varēja mantot laulātā pensiju, un tad pieaug laulātības procents. Tas mums īpaši interesē jauni cilvēki, kas izvēlas laulību, tāpēc, ka viņi grib veidot kopā ģimeni. Viņi
tā kā mikro uzņēmums, viņi grib šie divi partneri, ja? Viņi grib nevienu, teiksim, uzņēmumu, bet tā domāšana, tāda veida skatījumu mēs gribam. Un tad arī rodas bērni. Bet, ja mēs tā tīri savus skatāmies, tad jā, laulībā ir nedaudz vairāk nekā nereģistrētās attiecībās bērni. Un arī to var daļai skaidrot arī to, ka laulība ir noturīgāka nekā nereģistrētas attiecības, kurās ir bērns. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka laulības institūts, lai cik viņš tur ir tāds nonevelēts un tāds, bet viņš tomēr uztaisa tādu sētu, mūri, tai mūsu, teiksim, kopīgi, nezinu, kā tos, ģimenei, ko mēs esam uzsākuši, teiksim, tā, mēs esam, varbūt tur vēl nav mājas, tur vēl nekā nav, mēs varbūt esam tikai studenti, bet mums ir tā apņemšanās. Un tā laulība, viņa uztaisa grūtāku, teiksim tā, grūtāk izšķirties, grūtāk, teiksim tā, pamest visu novārtā, pamest visu un tā kā aiziet, jo ir gan sociālie tādi šķēršļi, teiksim tā, ko vecāki pateiks vai liecinieki, var sakot, un ir arī tas atbalsts, teiksim tā, ja ir, tas arī ir aptojās, mēs redzam, ka ja jaunais pāris ir laulāts, šīs attiecības ir laulībā, tad vecāki daudz labāk atbalsta viņas materiāli un tā. Tas ir arī ļoti svarīgi un arī otrādi. Paldies. Jautājums. Replika. Vēl arī jāmin, teiksim, arī skatoties kaut kādus datus, ir tās rādītājs arī ārpus laulības dzimušo bērnu īpatsvars. Un Igaunija, kuru mēs bieži vien ņemam pa paraugu demogrāfijas jautājumos, Igaunijā šis rādītājs ir augstākais starp Baltijas valstīm. Ja nebūtās, tas bija kādi 50% tū tam. Lietuvā ir viszemākais, savukārt Latvijā kaut kur pa vidu. Tā ka, teiksim, mans tas pieņēmums, neesmu ļoti dziļi pētījis to, ka tomēr nav īsti tāda sakarība starp laulību un dzimstību. Viena maza replika. Es arī neesmu līdz galam un nepietik laika paskatīties, bet es ticu, ka ir, un es noteikti paskatīšos, ka ir korelācija starp laulāto skaits, kur ir vecums ir zemāks, sievietes zem 30 laulību skaits. Ja? Kā tas saistās, cik daudz ir tādu, kā tas saistās ar dzimstību. Ja tas ir, jo problēma ir tāda, ka tagad ir ļoti maz pozitīvu piemēru, ar ko salīdzināt Eiropā. Ja, jo mēs visur redzam, ka Eiropā visur pieaug pirmās laulības sievietes vecums pirmajā laulībā stājoties. Un arī samazinās dzimstību. Un nav īsti ar ko, nav pozitīvo piemēru, ar ko salīdzināt. Labi, Izraela. Tas tāda, bet es, jā, labi, man vēl jāpierāda. Jā, labi. Jautājums vēlreiz Jānim Hermanim. Kā zema dzimstība negatīvi ietekmēs Latvijas izaugsmu un ekonomisko attīstību? Kā un vai laulātība un augstais šķirto laulību skaits varētu atspoguļoties statistikas datos un ekonomiskajos rādītājos? Vai tos var pasniegt un iepakot tā, lai tie kļūtu saistoši ierēdniecībai un valsts plānošanas dokumentiem? Proti, ja valsts uzstādījums un valdību uzstādījums nemitīgi ir ekonomiska attīstība vai labklājības veicināšana, tad, ja izdodas pierādīt, ka maza dzimstība negatīvi ietekmē šo labklājību, tad, varbūt vai tas kaut kā parādās? Tā tad, es jau arī ieskicēju pašā sākumā, tā tad mazāks iedzīvotāju skaits nozīmē to, ka arī mazāk ir darbspējīgo cilvēku, kas uztur pārējo sabiedrības daļu. Mums šobrīd arī ir emigrējuši arī kaut kādi apmēram 200 000. Un tas, protams, ja šie cilvēki būtu te Latvijā, tad ekonomika arī būtu lielāka. Un attiecīgi arī dzimstība, ja dzimstība ir zema, tad skaidrs, ka kaut kādā brīdī, un to jau mēs pašreiz redzam, ka zemes dzimušo skaits 90. gados, tā ir tā paudze, kas tagad ienāk darba tirgū, viņu skaits ir mazāks. Un ekonomika tas ietekmē tādā veidā, kad nav kas strādā.
un arī cilvēki vecākā paudze uzkavēs ilgāk darba tirgū. Tātad pieaug pirmspensijas un pensijas vecuma strādājušo īpatsvars, tātad strādājušo sastāvs noveco. Jā, kāds jau bija jautājums? Tur bija ļoti daudz. Par to, vai datos tiešām parādās, kā zema dzimstība negatīvi var ietekmēt Latvijas ekonomiku kā tādu, un ekonomiskos rādītājus, turīgumu. Kā jau minēju, tad zema dzimstība tas ir pēc noteikta laika perioda, pēc 20 gadiem, tad šie cilvēki kļūst pieaugušā vecumā, darbspējas vecumā, skaidrs, ka tas ietekmē ekonomisko potenciālu. Un to mēs jau arī šobrīd redzam. Pēters Leiškalns vienmēr ir teicis, demogrāfijas politika ir ilgtermiņa politika, kas ir jāliek 30 gadiem vismaz uz priekšu. Jebkurus rezultātus, ko politiķis pieņem lēmumus šodien, patiesībā tie rezultāti būs pēc 30 gadiem. Tāpēc arī nav šobrīd tik veiksmīgi šie politiskie lēmumi nenāk, tāpēc, ka tos augļus nevar plūkt šodien. Šodien tie varbūt ir tikai tādi izdevumi. Bet es gribu teikt, ekonomikā ir tādas lietas kā mainīgās izmaksas un fiksētās izmaksas. Patiesībā tas rūkošais bērnu skaits varbūt arī kaut kur mēs ekonomējam šobrīd. Uz bērnu kopšanas pabalstiem 6 miljonu gadā šobrīd ekonomējām salīdzinot ar pagājušo gadu. Ja tur kaut ko mēs ekonomējam uz vecāku pabalstu, kaut ko uz ģimenes valsts pabalstu, pat netik ļoti, jo vēl nav izauguši no 18 gadu, ja tā apgādības perioda vēl, tur tas skaits joprojām turās vienāds. Ja? Bet, ko es gribēju teikt, piemēram, tādām pašām pašvaldībām, biju aizbraukus uz pašvaldībām. Katra pašvaldība saka, viņām vidēji, viņas tērē izglītībai no 45 līdz pat 50% no savu pašvaldību budžeta. Izglītības funkcijai, skolām, bērndārziem, ēdināšana, kas tur varbūt ietilps kādam, interešu izglītība, tam līdzīgi. Tas, ka tām pašvaldībām šobrīd pa 10% sarūk bērni katru gadu, viņām neļauj neko pat iekonomēt. Tāpēc, ka tā infrastruktūra tāpat ir, visi tie pedagogi tur tāpat ir, viņas nemaz uzreiz tā nevar samazināt šos izdevumus. Ja. Tā kā patiesībā mums sanāks tikai tas, ka tas bērnu skaits sarūk, pat izmaksas mums īsti nesarūk, bet pēc gadiem 30 mēs atapsimies to, ko ziņo šobrīd Labklājības ministrijas ziņojums, kas bija tikko ministra kabinetā ielikts. Ja. Tātad šobrīd uz vienu pensionāru mums ir 2,6 vai 2,7 darbspējīgas vecuma cilvēki, un 2070. gadā paredzēts 1,4 vai 1,6 darbspējīgi cilvēki uz vienu pensionāru. Tad jūs iedomājaties, kā tiem mūsu bērniem, mēs, kas viņus zemdējam, cik viņiem būs jāstrādā, lai tos visus pensionārus uzturētu, kas būs 70. gadā. Varbūt es arī vēl būšu pensionāri. Agnesei un tad. Jā, man īsa replika. Ja es savā referātā minēju to Morgan Stanley, to optimistisko rakstu, ja, kad gandrīz cik brīnišķīgi ir, ka līdz 2030. gadam 45% ja, no sievietēm vecumā no 25 līdz 44 gadiem, ja strādā ar pilnu slodzi, turklāt arī viņam un kāp pa karjeras kāpnēm, viņas nav precējušās, viņām nav bērnu, ja, viņas pilnībā nododās, ja, un iedomājieties, kad cilvēki domā to par tādu labu ziņu, ja, kā tas motors griežās. Un tā galvenā problēma ir, ka mēs runājam par politiku un bieži domājam, ja, un esam pieraduši un piedodam to arī saviem politiķiem, absolūti īstermiņi, tādā viendienītas domāšanā. Ja. Valsts vīra, es varu citēt Aristotelu vai Platonu, ja, valsts vīra domāšanai jābūt ir vēlams uz paudzi, ja, vismaz, ja ne vairākām. Ja. Kas notiks ar šīm sievietēm, ja nākamajā paudzē, ja tur nav 45% nav bijuši bērni, kāda vispār Amerikā ir nākotne? Jūs saucat sev par patriotiem, jūs domājat par to nākotni, ja taču ieguldiet tajā tagad. Ja. Tur mums pietrūks, tas vispār pietrūkst arī tajā politiskajā diskusijā, tā cilvēku apziņa, ka jā, es esmu deputāts tagad, es strādāju ar to tagad, ja, bet mans tas laiks ir ierobežot, pēc manis nāks citi, ja, bet man ir tā kā jādomā tajā ilgtermiņā, ja, man ir jāspēj pārliecināt arī vēlētāju un visi tie ierēģi, ka ir jādomā tajā ilgtermiņā. Ja. Un citādāk es neredzu nesamierināties ar viendienīšu domāšanu. Ja? Tas ir pret Latvijas interesēm.
Jā, es jau no tā ekonomiskā aspekta minēju to Igauņu institūtu pierādījumu apliecinājumu, ka katrs piedzimis Igauns pienes Igaunijas ekonomikai apmēram 1 miljonu. Taču vēl interesantāk bija Islandes bērnu lietu ministra apliecinājums, ko arī viņu ekonomisti bija aprēķinājuši, ka ienesīgums no kapitāla otrajā vietā, kāds Islandē ir ieguldījumi ģimenēs ar bērniem. Un pirmajā vietā ir Reikjavīkas lidosta. Tad vienkārši ienesīgums no kapitāla ieguldījumu. Tad viņi ir aprēķinājuši, ka tieši ieguldījums bērnos vai ģimenēs ar bērniem ir ar lielāku investīciju atdevi. Pat bija salīdzinājums, teiksim, tā kā mūsu Latvenergo, piemēram, uzņēmums. Pat viņa, teiksim, Islandes tikai nosacītais Latvenergo, pat viņš bija zem šī ienesīguma. Tad laikam par kaut ko tas liecina. Un vēl viena lieta es gribēju pieminēt, kas ir tautas attautas stratēģija arī minēts par ietekmi uz IKP pieaugumu, tad, kas arī vienā amerikāņu pētījumā ir pierādīts, kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību vismaz par 1% punktu var paaugstināt valsts IKP pieaugumu par 0,15%. Tur visur ir matemātika apakšā. Tas vienkārši ņemam, modelējam un paskatām, mēs ieguldīsim šeit, mēs dabūsim tik pretīm. Ilgtermiņā dabūsim tik daudz pretīm. Tas, kas mums pietrūks, tas, ko arī Agnes teica un ko es uzsvēru, ka valdība redz to tā, tagad mēs varam ietaupīt šito naudu, mēs pārvirzīsim uz turien, viss labi. Ko mēs darīsim pēc 25 gadiem? Negluži mūsu problēma, jo šodien mēs risinām tās problēmas, kas mums radās pirms 25 gadiem, kad mums ir tā lielā dzimstības bedra, kas bija 90. gadu sākums un vidus. Tātad jūs vadījāt tautas attautas stratēģijas projektu, kur iznākumā 2022. gadā tika publicēts šis 68 lapus garš dokuments ar dažādām iniciatīvām un ministrijām dotiem uzdevumiem. Kas šobrīd notiek ar šo stratēģiju? Vai tā kaut kādā apmērā tiek realizēta? Kas jūsuprāt būtu vissteidzamāk darāms dzimstības veicināšanā tieši no šīs jūsu vadītās tautas attautas stratēģijas? Īsa atbilde, nekas netiek darīts, vai kādā veidā visi mēģinājumi ir atdūrušies pret nevēlēšanos un neizpratni. Savukārt, kas būtu darāms, es jau minēju šo ģimenes pirmskolas reformu, līdzīgi kā tas ir Skandināvijas valstīs, šīs te paveikts, lai mēs dotu iespēju vecākiem izvēlēties pašiem, kā parūpēties par savu bērnu, un šeit ir valsts un pašvaldība pienācīgs atbalsts, jo šobrīd, piemēram, vecāki bērniem sasniedzot 1,5 gada vecumu, ja ir iespēja palaist bērndārzā, bet daudz vecāki vēlas vēl pavadīt varbūt pusgadu kopā ar savu bērnu. Tas faktiski ir uz viņa pleciem jau. Un tas nav pareizi. Vai arī viņš ir spiests viņu palaist bērndārzā tikai tāpēc, ka rocība neatļauj. Ja tas ir, teiksim, privātais bērndārs, tad tur tāpat ir savi 100-200 eiro papildus jāpiemaksā. Tas rada šīs problēmas, jeb, pareizāk sakot, nerada tādu pozitīvu pieredzi ar šo bērnu, kas ļauj domāt par nākamo bērnu. Jo tieši arī tautas attautas stratēģijā viens no tiem uzstādījumiem bija tāds, mums ir jāpanāk, ka ar katru piedzimušo bērnu veidojas pozitīva pieredze. Protams, var būt dažādas krīzes situācijas, un tur arī ir vajadzīgs šis atbalsts. Tāda pozitīva pieredze dod iespēju noskaņoties par labu nākamam bērnam. Tad šī ģimenes pirmskolas reforma, tā ir pirmā izdarāmā lieta, lai situācija būtiski uzlabotos un cilvēku sajustos labāk. Labi, paldies. Jautājums Elīnai. Latvijā aizvien vairāk par daudzbērnu mātēm kļūst sievietes ar augstāko izglītību. Taču senāki dati rādīja, ka tieši izglītotība pazemina dzimstību un sievietēm, jo zemāks izglītības līmenis, jo mazāk bērni. Kā saprast un vērtēt šīs pārmaiņas? Ir īpaši ņemot vērā, ka viens no dažādiem politiskiem piedāvājumiem tieši, lai veicinātu dzimstību, kas ir izskanējis tādā nacionāli konservatīvās aprindās, ir, ka sievietēm vajadzētu ierobežot izglītības pieejamību. Es ceru, ka tas nav nopietni. Es teiktu tā, tas tik vien apliecina, ka radīt bērnus ir gudrs lēmums, ko spēj paveikt gudras sievietes. Bet varbūt tieši par izglītības korelāciju, varbūt vēl kādam ir domas. Es tikai gribēju piemest faktu, ka arī sievietes ar augstāko izglītību arī biežāk ir laulībā.
Bet mums arī jāsaprot to, ka 2/3 no laikam, universitāšu beidzējiem un augstākās izglītības ieguvējiem ir sievietes. Ja? Tā kā nav brīnums, ka lielākoties sievietes tiecās pēc šīs izglītības, viņu iegūst, un starp viņām ir arī tās, kas grib būt mammas, un tā skaitā daudz bērnu mammas. Īpatsvaros, ja mēs skatāmies, tad bērnus rada arvien vairāk tās sievietes ar augstāko izglītību, īpatsvaros, procentuāli. Un samazinās tās, kurām ir vidusskolas izglītība. Es to skaidroju ar laulību, protams. Jautājums Alīnai Ozoliņai. Vai mākslīgu abortu pieejamības ierobežošana varētu pozitīvi ietekmēt dzimstību? Vai kontracepcijas līdzekļi, īpaši hormonālās kontracepcijas tablešu rutinēta izrakstīšana sievietēm būtu jāsamazina? Ja aizliegt abortus, protams, ka dzimstības skaitliski pieaugs. To mēs redzam Polijā tā, tīri skaitliski, tīri matemātiski. Bet vai tāpēc, man vispār nepatīk šis jautājums, kā viņš ir, ka viņš pasniedz, ka aborta aizliegums ir risinājums dzimstības problēmām. Nē, vispār nē. Ne skaitliski. Labi, mums ir diezgan daudz, Labi, vēlreiz no paša sākuma. 90. gadu pašā sākumā, mūsu neatkarības sākumā, bija drausmīgi daudz abortu. Bija uz 100 zimušajiem bija 119 abortu. Tas ir briesmīgi. Un tad 95. bija vēl vairāk, 126 pret 100 un pret 126. Ļoti daudz, jā. Un tad samazinās. Visu laiku sāka samazināties. Tagad ir 2 mēnešu dzimstības līmenī. Arī ļoti daudz. Bet, saprotiet, es esmu pret tādu aizliegumiem kā risinājumu. Ir jāpasaka, ka bērns ir nevis jāpasaka, bet ir jāparāda, ka bērns ir vērtība, ka apstākļi nav attaisnojums. Nevis attaisnojums, bet apstākļi nav, tas nav pats izšķirošākais. Un, tā kā man liekas, ka vispār abortu jāskatās vērtību kontekstā, vispār noņemot no dzimstības. Bet par reproduktīvo veselību runājot, īstenībā tā ir atsevišķa, es domāju, konferences, kur ir jārunā ārstiem un ginekologiem, jo kaut kas notiek ar šo reproduktīvo veselību sievietēm arvien vairāk ir šie neauglības gadījumi, un viena no tām versijām ir, varbūt, kad ilgstošajā laikā lietot kaut kādu hormonālā kontracepciju vairāk kā 10 gadus, piemēram, pēc pāris, varbūt, ka tas maina sievietes iespējas būt auglīgām, bet es neesmu ārsts, tā ir tādas versijas, kas pašas ginekologu vidū pastāv. Tas ir vērts par to ir runāt, ņemot vērā, ka sievietes arvien vairāk atliek šo te bērnu radīšanu. Līdz ar to ir arvien garāk šis te periods, kad viņas iespējams lieto šo hormonālo kontracepciju. Vai mums ir visi dati par šo, zināmi, ja? Nav zināms. Ja? Ir zināmi, bet man liekas, ka tas, kas tiešām tagad notiek, ka Latvijas ārstu asociācija un lauka ārsti, visas mūsu papardu dzied un sadevušies rokā ar ārstu profesionālām organizācijām, grib pateikt, ka līdz 25 gadiem sievietēm var izplatīt kontracepcijas. Mēs arī saprotam, ka tā ir hormonāla kontracepcija. Nepiebilstot, kādas ir, es nesaku, ka vajag aizliegt vai ne, bet vienkārši saku, informējot par blaknēm, kas ir zināmas. Jā, kaut kas ir nezināms, bet ir arī zināmas. Tas gan nav profesionāli, tā maigi sakot. To es uzreiz pasaku par pārējo, es neesmu ārsts. Jā, man divas replikas par šiem jautājumiem. Tātad mums ir pieredze 20. gadsimtā, bet padomu valstī, Nikolai Čaušesku aizliedza abortus ar to slaveno dekrētu, daudz komentēts. Un tad vakarā varat iet Rumānijas apskatīties to viņu dzimstības piramīdu, viņš ir tā kā cilvēks, viņš ir izplastām rokām, ka bija tā, un tad pēkšņi ir šitā te un atgriežās. Tad tajā pirmajā gadā aizliedza mākslīgos abortus, aizliedza mākslīgo kontracepciju un izveidoja tādu diezgan stingru ginekoloģisku kontroli pār sievietēm. Pirmajā gadā pēc aizlieguma, iedomājieties, dubultoja dzimstību. Tas ir fenomenāli. Tur visā Rumānijā sāk celt dārziņus. Tas pirmais gads bija pilnīgi fenomenāls, otrajā jau daudz mazāk, un pēc pāris gadiem cilvēki pielāgojās. Viņi negrib
tik daudz bērns, viņi pielāgojās. Viņi apieta tam. Nebija tā, ka, ja? Bet, protams, uz to var skatīties dažādi, ja? Jo tajos gados tomēr bija augstāk nekur citur, un, teiksim, Rumānijai, no tāda viedokļa, ja? Tas cilvēku kapitāls ir lielāks, ja? Tā. Bet tā kā no otras puses ir tā, ka, Nikolai Čaušesku ir, laikam vienīgais tas, Padomju Savienības laika līderis, kuru reāli pēc neatkarības pakāra. Tiešām izrēķinājās ar viņu, ja, par šo. Tas ir mans komentārs par abortu aizliekšanu, ja, un es esmu kā katolieta kategoriski un kā cilvēks, kas strādā ar morāles jautājumu, kategoriski pret, ja, bet tas ir mans komentārs par Čaušesko darbu. Un otrs, es ar prieku vēroju, tad tas ir par hormonālo kontracepciju sievietēm, ja, es ar prieku vēroju tādu kustību, kas nāk no Lielbritānijas un Amerikas, ka pieaug arī no ginekologa puses citās valstīs kritika par pašu šo sistēmu, ka mēs pavisam jaunas meitenes, ja, kurām varbūt ir 16, 17 gadi, mēs principā viņas ārsti viegprātīgi uzsēdina uz hormonālās kontracepcijas, un viņi viņas lietos katru mēnesi, bezmaz līdz 37 gadu vecumam, ja, tad, kad viņi ar savu vīru izdomās, tagad mēs gribētu bērnu. Ja. Es ļoti, arī grāmatas parādās to, es ļoti priecājos, ka ir kritika par visu šo sistēmu. Ir kritika par to, kā tas izmaina sievietes pašsajūtu. Ir kritika par to, ka sievietes ir mazāk pievilcīga, ja? Īstenībā tāpēc, ka viņa nav auglīga, ja? Viņa ir sterila tajā brīdī. Ja? Ir trombozes problēmas, ir citas, ir tie dati par to, ka pieauga depresivitāte, ja? Nomāktība, ja? Kaut kāds laimes trūkums, ja? Ja sievietei nav tas dabiskais cikls viņas ķermenī, ka viņai ir reizi mēnesī tas skaistais laiks, un tad kā tā citādāks laiks, un ka tas ir brīnišķīgi. Ja? Ja, es ceru, ka šīs literatūras būs aizvien vairāk. Ja, es piekrītu Alīnai, ja, ka mēs nerunājam tagad kaut ko aizliegt. Bet automātiski pieņemt, ka sievietei ir jābūt neauglīgai, ja, lielāko daļu savas vispār sievietes dzīves, ja, manuprāt, nav normāli, nav jāatbalsta. Labi. Mēs ielūkojamies auditorijas iesūtītajos jautājumos, un tur ir apbrīnojami, ja neatkārtošanās, tad tādu rūpju pārklāšanās. Teiksim, daži no veseli 3 tie populārākie jautājumi skar vīriešus. Es tos nolasīšu un iziesim apaļu apli, ko katrs domā par vīriešu jautājumu. Proti, populārākais auditorijas jautājums ir, kas notiek ar jauniem vīriešiem? Vai datorspēles, alkohols un pornogrāfija nespēlē lielu lomu? Tad saistītais jautājums ir no cita cilvēka. Pusi no laulībām izjūg. Daudzi vīrieši tiek paverdzināti ar uzturlīdzekļiem, jo sieviete pārdomāja un aizgāja. Bērni cieši. Vai šī nav sociāla problēma? Un tad, protams, cits jautājums, kurš tikpat balss saņēmis, vai ir pareizi, ja demogrāfijas kontekstā runā tikai par māti. Protams, māte ir primārā, bet bez bērna tēva, mātes vīra, diez vai kas būs panākts demogrāfijā. Attiecīgi jautājums visiem klātesošajiem, apaļā galda locekļiem par vīriešiem, par vīriešu lomu. Pavisam īsi. Man liekas, ka tā problēma ir tāda, ka mēs pārstājam prasīt no vīriešiem. Vienkārši nav vairs nekādas prasības. Proti, lai izveidot ģimeni. Mēs vairs neprasam, lai viņš ir uzņems tādu apgādnieku lomu, ka pa īstam. Mēs neprasam, lai aprec savu bērnu māti. Mēs kā sabiedrība nav spiediena. Kas liekas, neiedomājam, bet mēs neprasam, lai aprec savu draudzeni ilgtermiņā. 5, 7 gadus draudzēs, kā var neaprecēt? Neprasam. Un attiecīgi, ja nav nekas pretī prasīts par to, lai, par šīm attiecībām, ja? Ka tev jāsasniedz kaut kāds tādas kvalitātes, tad arī viņi neko nedara. Proti, ja neprasa no vīriešiem, vai nenovērtē tādas augstas kvalitātes lietas, tad arī viņi to nedara. Kāpēc darīt, ja viņi dabū tāpat? Uz šo man tāda replika būs, ka starp prasīt un pieprasīt nav nekādas lielas atšķirības. Un tikko tu sāc pieprasīt, un diezgan grūti pieprasīt ir mīlestību. Diezgan grūti pieprasīt vienkārši atbildību, ko tu apzinies, ka tā ir augstākā vērtība tev kā cilvēkam, kā personībai, savukārt ieaudzināt viņu, un īpaši vīriešiem,
zēniem, maziem zēniem apzināties, kāda ir viņa loma un atbildība gan attiecībā uz sevi, bet jo īpaši attiecībā uz savu tuvāko, mīļoto sievieti un arī bērniem. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais, šis atbildības trūkums, jeb atbildīguma trūkums, tā ir viena milzīga problēma sabiedrībā vispār. Un savukārt tas, par ko es aicinātu aizdomāties, ir mums tiešām ir gan daudz ģimenes, šķirtās ģimenes, kur viens pašas mammas ir audzinājušas dēlus. Un tad mans jautājums, kāpēc šie dēli, kuri auguši pie labām mamām, it kā labām mamām, kāpēc viņi pēc tam pret sievietēm neizturās tā, kā viņas gribētu celt karalienes krēslā, godāt, mīlēt, visādi citādi izdabāt un darīt to no sirds, nevis tāpēc, ka pieprasa, bet tāpēc, ka viņi grib tā darīt. Tāpēc, ka viņi mīl savu mammu un grib, lai viņa sieviete, kas ir viņa mūža mīlestība, mēs tā ceram, ka viņa ir laimīga. Kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka divi pieauguši cilvēki, kuri radījuši bērnu, un tēva loma vienkārši ir pašsaprotama, tāpēc, ka tikai divu cilvēku attiecību rezultātā var rasties bērns, ko viņi pēc tam nav spējuši savu ego sadalīt, lai tas pārietu šīs negatīvās lietas, beigās attainotos viņa bērnā, kas atkal rezultējās nākošās attiecībās. Un tā problēma ir tāda, ka bieži vien sieviete audzina nevis labu vīru savai topošai vedeklai, bet alternatīvu savam vīram. Un tā viņa turpina kā tāds ritenis velties, tikai tāpēc, ka tās attiecības ar mīļoto vīrieti ir uzskatīts, ka var risināt ar šķiršanos. Atbildīgums un vēlreiz atbildīgums, kas ir jāieaudzina kā pašsaprotama lieta ar sajūtu, es izdarīšu visu, lai otrs cilvēks ir laimīgs, un es zinu, ka es saņemšu to pretīm. Un ja nesaņemšu, tad tā nav mana atbildība. Es no savas puses esmu izdarījis visu iespējamo. Paldies. Vēl domas par vīrieša lomu? Ļaujiet man pateikt kādus jaukus vārdus par vīriešiem. Pāris piemēri. Bija aizbraukusi uz Zviedriju satikt savu ģimeni, kurā dzīvoja veselu gadu, un tur mans brālis, tā saucamais, kurš ģimenēs it kā dzīvoja, viņš sūdzējās, ka viņa sieva ir pateikusi, ka nē, mēs Zviedrijas sievietes tikai viens bērns ģimenē, un viņš viņai pateica, pa katru cenu, man noteikti būs 2 bērni, man viņus vajag. Ja, tā tad es teiktu, ka vīrošos ir šī vēlme būt bērnu tēviem ne tikai uz papīra un ķeksīšiem, bet tiešām viņus gribēt. Vēl viens piemērs pagājušo gadu apvienība palaida Facebookā bez nekādas lielas reklāmas aptauju tēviem. Un es domāju, kas tad ir Facebook auditorija? Parasti, kā sauc to fórumu, aktīvo māmiņu fórums, un daudz bērnu ģimeņu grupā arī tikai mammas ir un tā. Man nepilnas nedēļas laikā atbildēja gandrīz 700 vīrieši par savu kā tēva pieredzi ar saviem bērniem. Un tie jautājumi bija ļoti sensitīvi, gan par vīriešu attieksmi pret savu veselību un kāds varētu iespaidot tālāk ģimeni un bērnus un viņu spēju audzināt un auklēt, ja? Gan arī par to, cik viņi jūtas mīļi, piederīgi, vajadzīgi saviem bērniem, un visiem šiem vīriešiem lielākoties, tur pāris, varbūt 5% bija tādi, kuriem bija kaut kāda sāpe, bet sāpe sievietes dēļ, kādēļ viņi ir nošķirti no bērniem. Bet principā es domāju, ka paaudzes mainās, jaunie puiši, jaunie tēvi, tagad, kad es redzu tās jaunās ģimenes, kurās ir tie mazie bērni, tie tēvi ir tie diezgan apzināti lēmumi par tiem bērniem. Man liekas, 10 gadu atpakaļ, ka mēs bijām Saeimā, un tad tur pavīdēja kaut kur statistika, 40% no bērniem piedzimstot kā neplānotie, ja, to, ko Agnes minēja. 40% Latvijā piedzimst kā neplānotie. Ja. Tad man liekas, ka tagad tā statistika iespējams ir mainījusies, ka tomēr tie bērni ir mazāk, bet viņi ir plānotāki. Un tas ir vīriešu nopelns. Tā kā būs labi, stiprināsim to vīriešu lomu, nedosim tās iespējas likt strīpiņas tēvu vietā mammai tikai tāpēc, kad ir dusmīgi uz tēvu. Jā.
ļoti nozīmīgi arī, kā mēs redzam, ka dzimst bērns, tā ir svarīgi, ka uz vīrieti arī kūstās liels šis materiālais sloks. Un ir svarīgi, ka viņš dod šo te atbalstu. Un tāpat tās arī, es domāju, sievietei, laižot pasauli, izšķiroties par bērnu, arī ir svarīgi, lai tas partners ir uzticams un bez dažādiem netikumiem. Ja, šī ir tāda klasiska problēma, ja, ka demogrāfijas pētījumos vienalga kādā līmenī to veids, ja, šīs publikācijas, ka pamatā būs runa par sievietēm, sieviešu skaits, māšu skaits, jauno māmiņu skaits, pārāk vecu, ja, vai ne, un tad cilvēki, kas skatās to no malas, ja, tad viņiem ir, tas Latvijā arī diezgan izplatītais, ja, tas kreisi liberālajā tajā burbulī, ja, kas par nav iedziļinājušies jautājumā, ka, cik šausmīgi, ja, šeit mēģina visas piespiest dzemdēt, vai, šī reakcija, ja, tāda bērnišķīga reakcija, nesaprotot, ka, lai kā mēs gribētu visur, varbūt, vai ne, visu skatīties vienlīdzīgi, fundamentāls atšķirības starp to, ko bērns un grūtniecība nozīmē sievietei un ko tas nozīmē, ko bērns nozīmē vīrietim. Ja. Tāpēc demogrāfiju var to jomu var mēģināt izlīdzsvarot, es pilnīgi piekrītu, vairāk jārunā par vīriešiem, vairāk jārunā arī par bezbērnotību vīriešiem. Ja. Tagad tā tēma ir, kā es šodien arī mēģināju teikt, ļoti kļūst aktuāli attiecībā uz sievietēm, bet viņi kļūst aktuāli arī uz vīriešiem. Mēs to stāstus dzirdēsim, ja? Kad arī vīrietis sasniedz kaut kādu vecumu, viņš saprot, ka viņam tās attiecības nav izdevušās un bērnu nav, ja? Un viņš ir viens. Ja? Tur arī būs ciešanas un zaudējums. Ja? Tad tiem stāstiem arī ir jāizskan un tam brīdinājumam, ja arī vīrietim. Ja? Bet pilnībā mēs nevarēsim nolīdzsvarot, jā, kā šodien jau vairākas reizes teikts, jā, kā arī Elīna uzsvēra, jā, to sieviešu daļu un vīriešu daļu jebkādā sarunā par dzimstību. Ja, noslēdzot ar pēdējo jautājumu. Daži varianti jau izskanēja, bet šī ir konservatīvās domas konferences un šķiet, ka ir vērtīgi abstrahēties noslēgumā no dažādiem šiem valsts svirām, arī tehnoloģiju ietekmes un statistikām un tīri pievērsties morālās audzināšanas jautājumiem. Dažas domas jau izskanēja, bet tiešām šis noslēdzošais jautājums katram no klātesošajiem. Kuri jūsuprāt ir vadošie tikumi, rakstura iezīmes, paradumi, arī vērtības, kuru kultivēšanu varētu veicināt labvēlīgāku individu un sabiedrības attieksmi pret laulību nodibināšanu un bērnu radīšanu? Kuri tikumi, rakstura iezīmes varētu veicināt gan sieviešu un vīriešu saticību, gan bērnu rašanos šajā saticībā? 3 es nosaukšu: godīgums, uzticība un atbildīgums. Paldies! Tikai īsi. Var arī gari. Jā, es domāju, galvenā ir pašupurēšanās. Tieši sieviešu kontekstā spēja uz laiku, piemēram, 18, 20 gadiem upurēties, jo nevis vienkārši upurot cietēja, vienkārši status iegūšana, upurēties labuma vārda, jo tev tas ir vērtīgi, jo tev tas ir vērtīgāk nekā tās visas lielās izmaksas un alternatīvas dzīvesveids un ceļojumi un kas tur vēl. Tāpēc, ka tev ir vērtīgi. Tas bērns un ģimene un laulība ir vērtīgāka, bet lai būtu godīgam, tad jāmāk arī upurēties. Un tas ir trenējama lieta. Tikums kultivē. Vēl kādi piedāvājumi, vēl bez izskanējušajiem? Bez izskanējušiem uzreiz 3. Es domāju, ka godkārība šobrīd būt 3 bērnu vecākam, tas jau ir tāds prestižs jautājums. Sancensības gars? Jā, godkārība, vēlme pēc dzīvīguma, attiecībās, sevis piepildīšana. Kā tad tu vari zināt, ka tu esi visu izdarījis, ja tev nav tas pēcnācējs radīts. Ja? Tas mani noteikti motivēja
saņemties 4. bērnam, kad tu saproti, ka kā tā ir atkal jauna dzīvība, jauna enerģija, jauns vispār tāds milzīgs enerģijas lādiņš, ja? gan sev, gan attiecībām. Ja? Tieši tāpēc, to, ko Elīna tagad teica, es to īsti nesaprotu to uzupurēšanos. Tāpēc, ka tas, ko es iegūstu ienākot manā ģimenē bērnam, tas ir nesalīdzināms pret citiem iegūmiem, kas, it kā nosacīt, no kā es tanī brīdī atsakos. Es lieku tajos svara kausos, tas ir pilnīgi nesalīdzināmi. Ko man nozīmē aizbraukt vēlreiz uz Kubu, vai es nezinu, vai uz Japānu, vai katru gadu kaut kur ceļot, ja tās emocijas, to enerģiju, ko es saņemu, un ne tikai es kā vīrietis, bet arī bērna mamma, ko viņa saņem rūpēs par bērnu un saņemot šo bērna mīlestību, manuprāt, piedošana, bet es tur neredzu to uzupurēšanos. Jā, ir brīži, ka tas tiešām ir vajadzīgs, es zinu, bet viņš ir nesalīdzināms pret visa veida iegūmu, ko sniedz šis bērns un šīs attiecības ar manu miesu un asinīm, ar manis radīto dzīvību. Īsatbildēšu. Tā ir tā pat atšķirības starp prieku un laimi. Ja? Tādā ziņā, ka prieks ir kaut kas tāds ātrās jūtas, ja? bet laime tas ir dziļa sirdī tava apziņa. Un tāpat arī, protams, es saprotu, ka ģimene, vīrs, bērni, tas ir labi un šis laiks ir ļoti labs un liela laimes sajūta devoša salīdzinājumā ar manu visām tām alternatīvām. Es neko nenožēlo, un lielākā daļa nenožēlo. Absolūti. 1%, varbūt 5%. Bet pašupurēšanās tā ir ikdiena. Tas ir mazās lietas. Es negribu uzskaitīt, bet jūs saprotat par mazās lietas. Man pašam 3 bērni, apzināti vai neapzināti, man šķiet, ka ir tā, ka pirmais bērns tas ir pašu priekam, lai dzīvība ģimenē un kaut kādas jaunas asins un tā. Otrais, lai viņiem savā starpā ir, kā saka, kompānija, lai nav garlaicīgi. Bet trešais ir priekš valsts. Un katrā no šiem 3 bērniem parādās raksturi. Bet tās vērtības, jā, tas ir upurēšanās, kad tu upurē savu komfortu un ka tu esi gatavs uzņemties grūtības gan citu dēļ, gan galā sabiedrības dēļ, mīlestība un domāšana ilgtermiņā. Agnese, kultivējumie tikumi. Jā, par tiem tikumiem ir tā, ka man pašai arī runas par tikumu ētiku patīk, bet tā problēma ir, ka mēs turpinām visi, arī klātsošie, tā kā pilnīgi automātiski domātajā modernitātes, un, protams, liberālajā paradigmā. Un tad visur darbojas tā nereālisma metafizika un viss tas uzstādījums, kas ir 20. gadsimta otrās puses, ko cilvēki automātiski pieņem par patiesu. Un tad tur pa virsu mēs mēģinām tipiski konservatīvo darbību, tos tikumus saspraust tā kā svecītes. Es vienu piemēru, kā es to domāju. Ja? Pajautājiet sev, jo konferences mērķis uzdot jautājumus. Kāpēc jums liekas, ka tas ir pareizi un labi, ja jums dzīves laikā ir intīma tuvība ar pretējā dzimuma cilvēku un jūs lietojat kaut kādus līdzekļus, lai tā meitene neieņem bērnu, vai jūs sagaidat no viņa, vai jūs sagaidat to no sevis? Kāpēc jums liekas, ka jums pienākas šī intīmā tuvība, turklāt regulāri un tā, bet bez bērna, kāpēc jums ir atrauta šīs lietas? Un tur jau ir arī tā problēma, kur sākās tā bērnu plānošana. Ja? Kā būtu, ja būtu otrādi? Ja? Tāpēc tad es nekritizēju to, ko saka mīļie kolēģi, ja? Bet es dziļi iekšā jūtu simpātijas pret tā manis pieminētā anonīmā čehu vēsturnieka, to brīdinājumu, ka viņam šķiet, ka kaut kas mainīsies un uzlabosies, ne tagad, bet tikai tad, kad šī visa domāšana būs noārdīta, viņi ir tā kā jānoslauka. Tad būs citādāk, tad būs labāk, un tad dzims bērnu, un piedzimušo bērnu būs vairāk kā sirmgalvi. Citādāk mēs tikai mocamies ar to svecīšu saspraušanu, tajā sarūgušajā tortē. Tā. Paldies! Ar šo mēs varētu arī noslēgt diskusiju. Paldies visiem runātājiem! Kādēļ neatbildējāt uz 2 pirmajiem jautājumiem? Tas ir no slaido. Tūlīt paskatīsimies. Vēl 2 minūtes ir, vēl var paskatīties tā.
kas notiek ar jauniem vīriešiem, pagaslīt pārstartējuši, kas notiek ar jauniem vīriešiem. Tur bija jautājums par abstraktu demogrāfijas atbalsta pasākumu vietā vajadzīga latviešu tautas glābšanas programma, lai izlīdzinātu okupācijas un karu nodarītos dzīvā spēka zaudējumus. Plāni mums ir, un stratēģijas ir, bet kā ar šo stratēģiju īstenošanu? Skaidrs, ka tur jau ir gan, ticiet man, tautas attaudzes šajā te stratēģijā ir simtiem tie instrumenti, kas būtu jāievieš, tie soļi, kas būtu jāveic. Tur ir tā skaitā reemigrācijas centieni, ja? Un tur ir milzīgs potenciāls. Mēs tā kā sākām 18. gadā ļoti strādāt uz to, lai mēs tos latviešus atgrieztu Latvijā. Un tagad šobrīd nav pat reemigrācijas koordinātori, ja? Un atkal tas viss ir izšķākstējis. Ja? Mums būtu ļoti daudz ko darīt. Un ir šīs stadijas, kad mums uz reemigrāciju mēs varētu strādāt. Tad, kad bērni ienāk un ir gatavi uzsākt skolas gaitas, tas ir brīdis, kad ģimenes gribētu atgriezties. Un tad, kad viņas pabeidz skolu šie bērni un viņi gribētu iet studēt, arī tas ir tas brīdis, kad mēs viņus varētu dabūt atpakaļ Latvijā. Ja? Tikai trūkst bišķiņi. Trūkst reāli trūkst galvenā valdības, kas to grib un uzskata par pienākumu realizēt. Un šī nav vienkārši, tautas attaudzes stratēģija nav vienkārši, kā tur bija rakstīts, atbalsta pasākumu, un tā nav vienkārši programma. Tas ir programmu kopums, kas ir realizējams. Un kamēr nesapratīs, kad jārealizē viss vienlaikus, kaut kas prioritārāk, taču nebavelti tā stratēģija arī saucās ģimene Latvija 2030-2050 ar skatu 2050. gadā. Šajā politiskajā veidolā nekas nav sagaidāms, un mēs varam rakstīt manifestus, bet tas jārealizē valsts līmenī. Viens piemērs, ļoti spilgts šodien. Tātad demogrāfijas lietu padomes priekšsēdētāji ir premjere. 14 ministri veido demogrāfijas lietu padomu. Mēs arī esam nabaga dalībnieki padomē, Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība ar vienu pārstāvu. Piedalās arī iekšlietu ministrija. Mēs jautājām, vai jūs iekšlietu nozarē esat visu izdarījuši, lai veicinātu bērnu, šo te ģimenei draudzīgos apstākļus? Iekšlietu ministrija prezentē jauno atlīdzības reformu, kādu viņi grib ieviest no nākošā gada, kuri paredzēts atkal šīs te kompensācijas kā trešā daļa no ienākumiem, kas būs iekšlietu ministrijas darbiniekiem. Kompensācijas, kas nebūs valsts sociāli apdrošināts, ja, kas būs kompensācija par ēdināšanu, par telpām, tam līdzīgi, bet tur nav šis te sociālās apdrošināšanas faktors, līdz ar to tad ir jautājums, kas notiks tad, kad iekšlietu ministrijas darbinieks aizies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Vai, piemēram, viņam būs īslaicīga darba nespēja, bērnu slimošanas laikā. Iekšlietu ministrija atbildēja mums uz vēstuli, ka viņi plāno darīt visas kompensācijas turpināt maksāt tā, kā aizsardzības ministrija to dara karavīriem. Aizsardzības ministrija mums atbildēja, ka viņi nemaz nemaksā šās kompensācijas visos šajos darbnespējas periodos. Un tas ir tas politikas tuvredzība, skatīties, vai mēs politikā, katrā lēmumā, mēs tiešām padomājam par sociālo drošību, tā skaitā ģimenēm. Paldies, laiks mums ir pavisam iztecējis. Noslēdzot, bija aicinājums atbildēt uz autorijas jautājumiem. Tas viens no top jautājumiem, uz ko netika atbildēts, uz ko es ļoti atbildēšu. Vai taisnība, ka tā sāktā darba spēka imigrācija valsts izmaksā vairāk gan īstermiņā, gan ilgtermiņā? Domāju par pabalstu produktivitātes integrācijas izmaksām. Īsumā. Darba spēka īsumā migrantu piesaistīšana valstī neko nerisina, tā izmaksā vairāk. Tas ir vairāk kārt zinātniski apstiprinājies fakts. Tas parādās Nīderlandes, Dānijas, arī Lielbritānijas statistikā. Migrācija un demogrāfijas problēma nerisinās. Mums pašiem ir jārada vairāk bērnu. Paldies!